Godātie kolēģi, par ko tad ir mūsu priekšlikums? Pašreizējā redakcija saka, ka no nākamā gada vasaras par 1000 kubikmetru gāzes izmantošanu būs jāmaksā 15,6 lati akcijas nodoklis. Mēs šo jautājumu uzdevām agrāk, toreiz nesaņēmām atbildi, neesam saņēmuši arī tagad. Kāpēc 2011. gadā ir jāsāk maksāt tāda likme, kura būtu jāsāk maksāt 2014. gadā? Mēs saprotam, protams, ka tur ir valdības prognozes par nelieliem ieņēmumiem, bet tomēr mēs arī sakam, ka šajā prognozē netiek ietverts un neierēķināts tas, kas patiesībā šobrīd notiek. Tiem cilvēkiem, tām pašvaldībām, tām struktūrām, kas gāzi lieto, un var jau no šī nodokļa īsti nav iespējams izvairīties, bet tam gala patērētājam ir iespēja izvairīties tādā veidā, ka viņš vienkārši nemaksā par siltumu. Protams, līdz ar to viņš nav iesaistīts šī nodokļa maksāšanā, tajā pašā laikā visu uzņēmumu, kur nodarbojas siltumu piegādi, slīkst parādos, bilances pasliktinās. To mēs droši vien redzēsim maijā, kad uzņēmumu nodos gadu pārskats, kādi pagājuši šī sezona, bet iepriekš, tātad pirms šī sezonas uzsākšanās, Latvijas pašvaldības savienības apkopotā informācija liecināja, ka par gāzi, par tiem, kas lieto gāzi siltuma ražošanai, šo iedzīvotāju parāds ir uzkrājies 20 miljonu latu apmērā. Ko tas nozīmē? Tā nauda jau nekur nepazudīs. Es tikai atgādināšu, ka 90. gados uzkrātie parādi daudzas pašvaldības turēja parādu nastā vēl līdz 2003.-2004. gadam. Un tie, kas sēž zālē pašvaldību vadītāji, tie to ļoti labi zina. Un mūsuprāt, esošā likuma norma ir nesaprātīga ilgtermiņā. Tas, ko mēs piedāvājam 3 lats no nākamā gada 1. jūlija, no 12. gada jūlija 5 lats par 1000 kubikmetriem, no 13. gada 1. jūlija 10 latas par 1000 kubikmetriem, un tikai 2014. gadā iziet uz to likumu, kas jau ir izskatās neizbēgami. Mēs, protams, gribētu, lai valdība uz šo reaģē. Diskusija, protams, publiskajā telpā par to nav, bet mēs domājam, ka neatbalstot mūsu priekšlikumu, mēs ļoti daudz iedzīvotājus un ļoti lielu daļu Latvijas pašvaldības vienkārši nostādam neapskaužamā situācijā. Vienkārši par viņām nedomājot, jo viņi ir tāli, viņi nav mums blakus, mēs viņus neredzam un liekas, ka šo problēmu tur nav. Bet problēmas uzkrājās un problēmas būs, tāpēc es aicinu atbalstīt mūsu priekšlikumu, kas ir daudz saprātīgāks.